Labdien! Mani sauc Daina Tāvelberga, esmu laikraksta Kurzemnieks žurnāliste. Sadarbībā ar Mediju atbalsta fondu mēs turpinām rubriku, kurā stāstām par dažādām drošības tēmām. Šoreiz skatu punktā ir motobraucēji. Ne motosportisti, bet tie, kuri ar dažādiem divriteņotiem, arī četriteņotiem motobraucam līdzekļiem piedalās ceļu satiksmē. Sarunā ar mani piedalās Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks Kaspars Šabāns un viņa vietniece Ineta Meiere. Sāksim ar to, ka lūkšu pastāstīt jūs, kāda pašvaldības policijas skatījumā ir šo te braucēju uzvedība mūsu pilsētas vai visa novada ielās un ceļos. Es šo sarunu gribēju sākt no tādām diviem skatu punktiem. Pirmais būtu, kā no policijas, no Kuldīgas pašvaldības policijas. Mums pašvaldības policijā kadreiz tiešām bija daudz izsaukumu, salīdzinoši. Tie, vasaras, mēs runājam par vasaras mēnešiem, tieši par mopēdiem, par motorolēriem braucējiem. Mēs veicām daudz preventīvos darbus tajā laikā, skaidrojot, kur var braukt, kur nevar braukt, jo savā laikā, ja tādu piemēru minēt, tad tas būtu Liepājas iela, kur ļoti daudz kadreiz braukāja, tā ir gājēja iela un ar velosipēdisti, bet tur braukāja kadreiz ar mopēdiem un tāpatās ar motorolēriem. Tur mēs tajā laikā pietiekam daudz skaidrojam jauniešiem, nesodot, bet skaidrojot tātad šo braukšanu, kur ir jābrauc, kāda ir jāievēro noteikumi, kur ir gājējiem, kur ir jāpārvietojas ar velosipēdu un tā tālāk. Tad tagad man šķiet, ka pilnīgi situācija ir mainījusies, varbūt tās ir kādam citam cits domas, bet man personīgi liekas, ka problēma nav liela. Protams, ir dzirdēts par šiem motobraucējiem ar skaļiem izpūtējiem, jā, tāda specifika ir pašiem mopēdiem, viņiem arī ir šie sporta izpūtēji. Kādam traucē, kādam netraucē, tas tā varētu būt, bet citādi pārkāpumi šķiet, ka mums nav nemaz, mēs pat neesam reģistrējuši. Nē, kaut kādas sūdzības ir šādi tad saņemts, bet mēs jau viņus pārvirzam uz valsts policiju, jo tie pārkāpumi viss ir tikai piekritīgi valsts policijai. Es arī pati, dzīvoju pilsētā, dzirdu šīs kad draudz, bet es neteiktu, ka viņas īpaši traucē. Droši vien kādam traucē, kādam netraucē. Tā kā, neteiktu, ka tā ir ļoti liela problēma, bet, Jā, un tas otrais, ko es gribētu vēl tā īsumā, kad, man dzīvojot arī novadā, Kuldīgas pagastā, mūsu pagastā tā nav problēma, un tur nav tāda braucēja, kas varētu traucēt. Iespējams, ka pilsētā, protams, tāpēc te ir vairāk iedzīvotāji, tas tā varētu būt, bet tāda man pagastā dzīvojošana pilnīgi nav nekādas problēmas. Jā, mēs arī ielikām aicinājumu dalīties novērojumos sociālajos tīklos, Kurzemnieka kontā. Atsauksmes saņēmām ļoti daudz, un starp citu tieši tā arī bija tā galvenā, kas ir traucēklis. Viena saka, ka troksnis, jā, citi viņiem pārmet, tad ejiet dzīvot laukos, tad tur to trokšņi nebūs. Bet kā ir ar tiem trokšņiem? Tas ir pārkāpums. Faktiski ir tā. Mums pašvaldības policijā mums nav instrumentu, ko to nomērīt. Mērierīces mums nav. To, ka šīs izpūtēja trokšņa decibils mēra, CSDD, apmācīti cilvēki ar speciāliem instrumentiem, izbraucot uz novadiem, tā tas ir. Vai tas ir darīts Kuldīgā? Mums nav neviens piebraucis un pateicis, mēs šodien te veiksim kādas mopēdu kontrolas un baudīsim, vai arī automašīnām, tāpat vai motocikliem. Vairāk tas gan arī motocikliem ir. Mums neviens to nav teicis. Es pats arī neesmu novērojis to. Bet, skaidrs, ja būtu tāda mērierīce, un ja tā būtu, tad droši vien tas arī būtu jānostiprina juridiski, ka tas būtu mums jādara, tad mēs arī droši vien varētu kaut ko skatīties tālāk. Parastais variants noņem
izpūtēja nost, un tad tas ir drīkst braukt bez izpūtēja, kā Te ir tas stāsts, ja, kad noņem tīru un būtu jābrauc ar pliku trūbi, ja, tā skaņa jau būtu liela. Tāpat tās kāda automašīna, kādreiz ir tā bijis kaut kāda tehniska iemesla dēļ, viņa jau pārvietoties droši vien, kad drīkst aizbraukt līdz kaut kādai tuvākai stāvvietai vai autoservisam, kur novērš šo trūkumu. Kā būtu ar mopēdu vadītājiem, tie ir jaunieši, viņiem varbūt tā domāšana ir mazliet savādāk, mēs katrs zinām, ka mēs esam bijuši jauni, arī esam braukuši un piedalījušies satiksmē, tas skats ir savādāk, tur vairāk būtu šī situācijā, tur viennozīmīgi būtu arī vecākiem jāstrādā šiem jauniešiem, ja mēs runājam šeit par jauniešiem, jo pieaugušie, viņi jau vairāk pārkāp gan ar kādu, tas ir alkohola apreibums, mums ir bijuši, mēs esam vairākas reizes apsādinājuši, un pēc tam mēs izsaucam valsts policiju, kur tālāk pārņem notikumu, un ir vairāk sodīti, un ir bijuši vadītāja apliecības, un nav bijuši apliecības, tā kā tur ir dažādas stāsts, bet ja mēs runājam par nepilngadīgu braukāšanu, tad, es tad varu pateikt tik daudz, cik man uz administratīvo komisiju mums ir materiāli bijuši, no valsts policijas par vadīšanu bez apliecības, bez okts, tā tālāk. Bet mēs komisijā izskatām šos jautājumus un pieņemam lēmumu. Tas ir vairāk audzinošu raksturu, pat sots savā ziņā ir, bet tas nav nekāds administratīvais sots tādā veidā, ka tas būtu tā kā naudas izteiksmē. Droši vien jau kā atšķirās tā uzvedībā un arī tās kategorijas, pēc vecumiem, jo ar motorolleri jeb mopēdu, tas laikam ir viens un tas pats, jā. Tur ir tie, es saprotu, tie kubika centimetri, 50 centimetri, kubika centimetri, kubika centimetri, jā. Tātad tie 50 līdz tiem, tad 14 gadiem var iegādāties, ir jābūt obligāti apliecībai, tad tur tālāk, bet tur jau iedalās, tur ir dažādi, tur taču var būt arī, Bet no 14. Jā, no 14 jau var CSDD, tad var jau nolikt eksāmenu un jau sāk piedalīties satiksmē. Tagad jau ir tā, ka, ja kādreiz tev bija jāaiziet tikai jānoliek CSDD, eksāmens teorētiskais, tad tagad jau arī tā ir braukšana. Tā tad jau tiek, cilvēks jau tiek apmācīts, instruktors ir mācījis šo cilvēku piedalīties satiksmē. Pietiekami nopietni, jā. Tā mēdz kādreiz teica. Es tā ceru, jā. Tagad jau, es tā ceru, ka viņi tā pareizi dara, jā. Parasti jau tie trokšņotāji ir novērot, vismaz es pati personīgi es novēroju, ka viņi sapulcējās kaut kādi 3, 4 līdz 5 jaunieši, katrs vai ar savu vai pa 2, ķivers viņiem ir, un tad viņi kaut kur izdomā braukt, un tad pa vienam viņi sāk braukt, un, protams, ar tiem daudzdzīvokļu namiem visiem logi ir vaļā karstajā laikā, un tā skaņa jau ir. Viņi jau pat nedomā, kādam to darīt kaitējumu. Viņi vienkārši izdomā no punkta A uz punktu B pārvietoties, un tad viens pēc otru, un, protams, ar tām mājām tā skaņa atbalsojās ļoti. Un ja cilvēkam traucē, tad viņam, jā, protams, tā ir liela problēma. Mhm. Jā, bet te arī vienlaikus raksta mums, kā pārsvarā tātad tie ir jaunieši gandrīz vai bērni, tātad pēc 14 gadiem visiem jau gribās pēc iespējas ātrāk, likumīgi iespējams, ka brauc arī mazāki. Ir jums tādi bijušas gadījumi, 12 gadīgi, 10 gadīgi? Manā praksē nav. Nē. Strādājot senāk apakaļ valsts policijā, jā, tā mums bija. Bet tas ir ļoti sen apakaļ, bet tagad pēdējā laikā nav bijis. Iespējams, ka valsts policijā veicot reidus pastiprināts tāpatās kaut vai uz Līgo svētkiem vai Jāņu svētkiem precīzāk, bet tad iespējams jau viņi kaut kādas vairāk reizes kontrolas tad ir bijis, bet mums nav bijis. Jā, bet vienalga, un lūkā mums raksta, tātad 14, 15 gadi viņiem ir tātad. Bērnu tiesība aizsardzības likumā noteikts, ka bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu, aizliegts atrasties nakts laikā publiskā vietā bez pilngadīgas personas. Tā ir. Tā ir. Likums to nosaka, bet tā ir vecāku atbildībā jautājums, kur skatās vecāki, kur atrodas viņu bērni pēc 22. Protams, ja mēs apturam šādu transporta līdzekli, kur ir tikai nepilngadīgie no 14 līdz 16, protams, tur
tiek sazvanīti vecāki, tiek vecāki informēti un tiek izvērtēts, vai nav jāuzsāk administratīvais process par to, ka bērni atrodās vieni paši nakts laikā uz ielas. Tādi gadījumi ir bijuši ne tikai ar motorolleriem, bet arī tie, kas vienkārši ar kājām pārvietojās. Mēs piebraucam, pārbaudām. Bet, Tas jau vairāk tādos arī, zinu, pilsētas. Nu jā, pasākumi lielāk. Tas ir tas brīdis, es varu pastāstīt savu, tas bija pilsētas svētki, tas bija senāk apakaļ, gādus 12, 13 apakaļ. Es strādāju valsts policijā, tie bija pilsētas svētki laiks, un arī ar motorolleriem braukājiem mēs braucām pa pilsētu patruļu, notika jau estrāda bija pasākumu, un pasākumu notika vairākās vietās, Kuldīgām. Atceros no savas prakses, mums arī brauc pretī, tātad bez uguņiem, gar tagad pamatskolotāju laikā otro vidusskolu mums brauc pretī arī skulteris, mēs apstājamies, redzam uguņu, mums mup. Skaidrs, viņi apgriezās, aizbrauc apakaļ, kur kadreiz bija, tagad ir pārda automašīnas, tur bija autostāvi, tagad ir pārda automašīnas, bet kadreiz tur bija vecā autostācija. Un tur pa to taciņu, viņi uz to 5 māju, kas ir Skrūnas ielā, tur viņi pa taisnā mēģināja braukt, skaidrs. Mēs jau kā kuldīznieki zin, kur tur tālāk muks, kā uzreiz mēģinās aizmukt, tātad uz kaut kādu, pa kādām taciņām, kurā automašīna mēs pakaļ neaizbraukt. Lūk, es nokāpu nost, es teicu, tu brauc otrā pusē droši. Viņš aizbrauc otrā pusē, viņi redzēja, ka tā mašīna tagad pārvietojās uz otro galu. Viņi, protams, griezās riņķī un brauc apakaļ. Un tad es viņus ķēru tajā laikā, un es vēl tajā laikā satraumēju pirkstu, un tā viņi tālāk arī aizbrauc. Mēs vēlāk noskaidroju, kas tie bija. Bet es pat tajā laikā, viņi bija tur sadarījuši pa pilsētu, jau braukājuši, mētājuši, bet tajā laikā olas, tā mums informācija bija. Un tā es mazliet satraumēju pirkstu tajā laikā, es atceros. Tā kā tas jau ir gājis no tiem laikiem. Un tagad mums tāds gadījums, mums tagad nekas tam līdzīgs nav bijis. Bet ir kaut kādas vietas pilsētā vai kaut kur kādi celiņi, dzīvojamās zonas vai kur viņi tā pulcēs. Viņiem jau tomēr arī vajag kaut kāda komunikācija ar citiem līdzīgiem, sacensību gars vai kaut kas tāds. Es pati šad tad aizbraucu pēc darbā, tā kā izveidināt galvu pie Smilšalām, tad es zinu, ka viņi tad es esmu redzējusi jaunieši tur ar šiem motorolleriem, bet viņi tur pieklājīgi piebrauc, noliek, tur tad viņiem ir kaut ko, viņi tur uzēd, pasēž, padzer, papļāpā un tādi brauc atkal ļoti pieklājīgi projām. Tā kā nevarētu tur teikt, ka viņi kaut ko pārkāpj tajā brīdī. Tā kā var jau iespējams ir vēl kaut kur tādas vietas, kur viņi, jo es tiešām tur kopā mēs ar paziņu bijām aizbraukuši, nopriecājāmies ļoti pieklājīgi, vēl pasveicināja mūs un ļoti, tā kā teikt, patīkam jaunieši. Tas pirmais jau ir, ko tu minēji, tas pirmais jau ir tas, ka viņiem ir ķiveres galvā. Jā, tas ir tas pirmais, ko tu uzreiz jau redzi. Tātad pirmais pārkāpums, kāpēc varētu, piemēram, apstādināt. Bet viņi vienmēr ir ar ķiverēm galvā, tas jau ir tas, tev jābūt pamatam arī apstādināt, protams. Ja viņš kaut kur pārkāp, tad ir jāapstādina, bet ja viņš brauc vienkārši pa ielu, tāpat tās, ievērojot noteikumus, tur neskrien kaut kur vai kaut kādu tur. Nav jau pamats apstādināt, un jo ir jau jāpamato, kāpēc viņš ir apstādināts. Protams, ja apstādinot tur konstatē visus tos pārkāpumus, tad jau, protams, tas ir pamats, bet tā braucot ķiveru galvā, viņš visu ievēro. Varētu tā teikt, ka var arī sadalīt viņus tādos, kuriem tas ir tiešām pārvietošanās līdzeklis, lai nokļūtu no mājām uz skolu, uz kaut kādu pasākumu, ārpus klases nodarbībām, ja mēs runājam jau par tiem jauniešiem. Un ir daļa, kas tomēr grib pasportot. Droši vien, ka tā būs, gan jau tā arī ir, kaut kur nerāda izrādīties, tauta valodā runājot, pabraukt ratā vai uz pakaļējo ratu, mēs jau zinām, tā noteikti, ka ir, to mēs nevar izslēgt, un es domāju, ka tas tā arī kaut kur notiek, viņi tāpat tās izrādās, tā ir, tāda ir. Jo tiem velobraucējiem, tiem ir skateparks, tur viņi var tur visādas trikus taisīt. Motobraucējiem Taupīškalna trasi ir kāda informācija par to? Nē, pilnīgi nē. Manā jaunībā mēs ar mopēdiem braukājam par šo laukumu tur, kur tagad, ko jūs minējāt, tur tagad ir viss ar baļķiem un tur nekam vairāk neviena tā trases, tur jau nekā vairāk nav. Tie visi privatizēti un tur nekā vairāk droši vien, ka nav. Bet tajā laikā bija iespēja jauniešiem aizbraukt tur augšā, tas bija mācību laukums, kuram apmācīja braukt automašīnu, vadītājs,
Tur mēs braukājām ar mopēdiem daudz, jā. Tur bija pietiekami daudz. Vajadzētu mums tādu varbūt ir. Vai Vajadzētu. šobrīd viņu varbūt nav Vajadzētu, tik droši vien, ka daudz? tas vajadzētu, droši vien jau, jo mēs jau zinām, ka Latvijā ir tā 3x3 trasa, un tā ir pietiekami tālu, un kurzemniekam tur aizbraukt, mēs zinām šīs izmaksas. Iespējams, ka ir ģimenes, kuriem ir līdzekļi, un iespējams, ka vecāki arī nopērkot šo mopēdu vai motoroleru, viņam arī tur aizbrauc. Un tas tikai nāk, tas ir apsveicam, jo tur arī pamāc, un droši vien kaut ko tas maksā, un tas ir tikai nāk drošībai pa labu gan pašam, gan citiem satiksmes dalībniekiem. Mums šeit Kuldīgā, uz doto brīdi es neredzu. Var jau būt, ka kadreiz, kāpēc ne? Es tikai būtu par. Saistībā ar kādu Eiropas projektu varbūt var uztaisīt jauniešiem tādu vietu, kur viņiem izklaidēties vai ar šiem te motoroleriem darboties, jo tas jau vien jau ir apsveicam, ka viņi atrodas uz ielas, nevis mājās pie datoriem un spēlē spēles un pat neiziet ārā, pat nezinu, vai ir lietas līs vai saules spīdējus visu dienu. Kur ir labākā praksa? Braukt. Ja? Datorspēles spēlē. Tur ir spēlē un brauc noteikti. Jā, bet tas ir gluži Tas ir citādāk. savādāk, Jā, viņiem Nu. šķiet, ka tā viņi var arī ceļu satiksmē, jo, ja ir šādas vietas, tur jau tāda mazāka problēma, lai netraucē. Traucēklis ir viena lieta. Otra lieta, mazāks aizsargāts dēļ tā, ka viņš tomēr, lai arī ir tā ķivere, tā nav mašīna, kuru viņa dzelži pasargās kritieni un tam līdzīgi. Nesen es redzēju avāriju, bija mums Kuldīgā, uz Jelgavas ielas, uz krustojumu. Kaut kas bija, bet es nezinu, kas tur notika, bet es braucu garam, tad es redzēju, ka jau bija ātrā palīdzība, bija valsts policija, jā. Un tad tur bija šis motorolers mētājās sadauzīts un automašīna. Kas tur brauc, es īsti nezinu, bet kaut kas tur. Iespējams, ka tur arī tā tad ir jau arī notiek šie negadījumi, bet tur valsts policija zinās. Tas bija ļoti nesen. Bet tā gan bija ceļu satiksmes drošības departamenta direkcijas informācija, neuzrādījās Kuldīgas novadā un neviena ar ievainotiem smagi vai bojā gājušiem. Šogad pirmajā pusgadā nav neviena, laikam pēdējais cietušais smagāk bija 21. gadā. Tieši tā, kas ir CSDD. Varbūt viņi vēl šos datus nav iekļāvuši. Tur ļoti iespējams, ja viņi nesen. Iespējams, jā, tas tikai priecē. Bet tas, ka vispār nav daudz mūsu novadā, pa visu Latviju viņi ir, viņi vairāk Rīgas reģionā. Tur vēl dzīvāk satiksim. Tas galā jau tas arī kaut ko maksā. Tāpat degviela, jā, tāpat tās braukšanas, arī tas pats mopēds, kaut kur jau viss tas kopā gan jau arī ir, un tas kaut kāds budžets, kaut kā arī ir, un kas var atļauties un kas nē. Tas iespējams arī tas ir viens no variantiem. Mēs jaunībā paštaisījām tos mopēdus kaut kādu veidā, tur ķīlējām un mēģinājām stumdījās pa sētām un arī, un tad bija daudz iebraucami arī, tāpat tās brauc visādīgi. Tas ir dažādi. Šobrīd motorolers, tāds smuks skūterīts ir gandrīz dārgāks par kaut kādu tādu lētu automašīnu. Jā. Tā kā tur tik vienīgais ar to drīkst braukt no 18 gadiem, bet šeit jau ir ātrāks, kad var justies tāds. Tagad jau ir saucami mopēda auto, jā, tā tad šeit jau drīkst jau braukt, un šeit pietiekami jauns ir, satiksmē piedalās jau, labi, tur tie ātrumi ir ierobežojumi, tur nav daudz, bet es jau tā kā tāda maza transporta līdzekļa jau tāda, jā, kas ir tā kā automašīna jau brauc. Jā, bet tas būtu arī katram vecākam jāizvērtē, vai tam bērnam pirkt šādu transporta līdzekli vai ne, vai viņš ir gatavs ceļu satiksmē, vai tās tiesības nokārtot, nedot viņiem iespēju braukt bez šīm tiesībām un bez apmācībām. Jo tas ir tikai vecāku, kā teikt, atbildība arī savā ziņā jā, par pašu bērnu drošību, jā. Viss jau sākās no ģimenes, ja vecāki, tas jau ir fakts. To, ka kāds varbūt tās aiziet pie drauga, iedod man izbraukt apli, tas nav izslēgts, jā. Man nemaz nav. Kāpēc es draugam neiedot apli izbraukt? Tad viņš var, tad tu sazini, kā tur var beigties, bet, pasaka, jāuzņemās ir atbildība tam, kas ir paņēmis.
Vēl es gribēju pajautāt par, nu, teiksim, tādu noķeršanu, pieķeršanu, jo atšķirībā no spēkrata ar 4 riteņiem, tad šis te mazais braucam riks, viņš ar pa pļavām, pa kaut kādām mazām taciņām. Jums ir bijuši kāda pakaļdzīšanās vai kāds tāds gadījums? Es tikko jau vienu savēju stāstīju, kas ir manā praksē, Jā. kur es Tā no pakaļdzīšanās, kur es guvu miesas bojājums vidējos toreiz, man operēja roku pēc tam Rīgā. Bet, nu jā, nu, man nav bijuši tādi. Es esmu atkal jāsaka, nu, tajā laikā gan strādāt valsts policijā, motociklu vadītājs mēs esam vairākus ķērus, nu, tur arī šādā gadījumā ir bijuši. Bet, nu jā, ar tiem, ja mēs runājam par mopēdiem, nē, nu, nav bijis. Es kaut kā saku, tur pēdējā laikā kaut kā tiešām, man šķiet ir uzlabojies, es nezinu. Droši vien, ka varbūt sabiedrība kāds domā savādāk, bet man kaut kā, man kaut kā liekas, ka ir labāk. Varbūt arī paši apzinīgāki kļūst vai... Iespējams. Varbūt arī kaut, tomēr varbūt arī skolā kaut ko pastāst vairāk, nu. Varbūt paši, nu, varbūt arī vecāki kaut kur, nu, kāpēc nē, nu, es nezinu, nav bijis, nu, kādreiz tiešām varēja kaut kā satraukties. Es tā Liepājas iela kādreiz biju, nu, tur brauka, bet es tagad nav redzējis vairāk, nu, tiešām nav redzējis vairāk. Nu. Bet nav jau arī ielās tādas, neteiktu, ka būtu tagad, ka braukt tur motoroleri un būtu tā baigā problēma, ka viņi traucētu automašīnām vai gājējiem, nu, nav īsti tā. Novērots. Nē, nu kāds jau kaut kur vakarā varbūt izbrauc ārā, sazvanās, nu viņi arī sabrauc, tā kā jau tu minēji, aizbrauc līdz Smilšanām, ideāli laukumiņš, tur ir tagad asfaltēts ceļš, tur pat patīkami ir aizbraukt un aprunāties, nu es nezinu, apēd picu un brauc atpakaļ, nu kāpēc nē, nu. Nē, nu ir jau, es jau saku, es vakaros, man loks ir vaļā, es dzirdu, ka viņi brauc, bet man tas netraucē, kādam tas traucē, droši vien, ka, nu, situācijas ir dažādas, nu. Es par traucēšanu gadījumu, bet tas nav par motoroleru saistībām. Tas ir tā, jaunībā, kad es par naktsmieru traucēšanu. Kadreiz naktsmieru, es atceros tādu gadījumu savu dzīvi. Tātad strādājot policijā. Man zvans vakarā, kad ir, nu, kaimiņš ļoti trokšņo blāks. Nu, vajadzētu aizbraukt, lai pasaka, lai pagriež mūziku nos. Bet es zinu šo trokšņo, tas, kas man zvana. Es saku, es nosaucu, lai es zinu viņu vārdu, es saku, Gati, tu man zvani? Jā, kāds zini? Es saku, nē, nu es atpazinu. Es saku, tu visu laiku trokšņoji kadreiz. Tagad tev ir mazs bērns, nu tev traucē. Pirms tam tu visiem nereaģēji, tu tikai trokšņoji. Es teicu, mēs braucam pie tevs, nu kā ir tagad? Ir izaudzis, redz. Tagad viņam traucē, ja tai ģimenē. Nu, tas ir tāds piemērs. Nu, mēs aizbraucam, jā, runājam, viņš aiziet nevar, jā, tā kā tu visiem traucē, tad bija tā. Kā tā dzīvē mainās, ja? Nu, tas tāpat ar braucējiem, nu arī, nu, varbūt tās tu biji jauns, tu tāpat tāds braukāji, bez izpūtēja, ja, kā minēji, bet tāpat laikā tagad ir izaud, nu, viņam traucē, ja, nu, viņš vairāk, reka tagad jau vajag, nu, ir dzīves pieredze skaidrs. Nē, nu, tas ir atkal tā dažādi, tas tikai. Jā, bet ja tiešām viņiem vairāk būtu iespēja brīvos laukumos darbotos, tad arī droši vien, kāds apmāca. Droši vien, bet ja būtu tie īpašie laukumi, tur droši vien būtu jābūt kādam, kas viņus saka pieskata, lai, nu, ja kāds satraumēsies, un tad atkal būs no sabiedrības, kur bija kāds, kas neredzēja, laukums ir, un nav, un tur droši vien atkal būtu jābūt tā kā kādam, kurš tur pievērš uzmanību viņiem. Nu, jā. Ko dod, kādas iespējas palielina tehnoloģijas, jau arī šajos dzīvojamos namos jau ir video novērošana, ja kaut kas. Ja mēs runājam par daudz dzīvokļu mājām, tad mums nav tik ļoti daudz. Nē, es ar jaunām mājām mums nav. Bet nu, šeit ir tas, jā, kad daudz cilvēki jau to redz, bet arī, piemēram, nepaziņo. Nu, tāds viņš tur braukā, varbūt vakaros traucē, bet cilvēki neziņo policijai. Nu, tādu gadījumu noteikti ir. Mēs jau tikai par to, zvaniet, mēs skatāmies, mēs reaģēsim, tas jau arī tikai labi, kamēr noticis kāda nelaime. Mēs varam aizbraukt aprunāties, veikt šo preventīvo darbu, kas ir ļoti labs. Nu, mēs to varam darīt, ja mēs zinām, ka tur vajag to darīt. Ne viss mēs varam būt noteiktā vietā. Labāk ir, mēs jau gaidām cilvēku labprāt. Mums ir iespējas ir atsūtīt gan WhatsAppos. Tagad jau ir tas. Var jau visādīgi noziņot policijai, bet citi jau negrib to teikt. Skaidrs.
Jā, tas bija arī valsts policijas ierosinājums. Viņiem gan tā jau ir satiksmes negadījumi un tādas lietas, bet jums ir vairāk tāda trokšņēšana, kārtības traucēšana, bet jebkurā gadījumā arī valsts policija aicināja ziņot, tomēr zvanīt uz 111 vai arī jums zvanīt, jūs tāpat. Mēs tāpat, un anonimitāti tiešām garantēt, mēs nekur nepublicējam, kas mums ir pazvanījis un pateicis, tas pilnīgi ir droši pazvanīt un pateikt. Jo labāk ir, kā teikt, liek reizi aizbraukt, varbūt šo jaunietu uzrunāt, un varbūt viņš arī policija piebrauc uzrunāja, man aizrādīja, jāiet mājās pie vecākiem, un jāsaka, ka tomēr jāsakārto tiesības, ir jāizdara viss, lai nepārkāps. Viņš arī varbūt piedomās un nebrauks pēc 11. tur vakarā ar šo savu motoroleru gar daudz dzīvokļu mājas logiem. Vienkārši runāt ar viņiem. Un gan jau arī tā, ka nebraukā tikai nezināms. Gan jau arī zina, kas brauc, tikai negrib arī pateikt, kad es nebrauktu tur kaut kādiem vienu māju visu laiku un kādam traucēt. Droši vien, ka ir dažādas situācijas, bet gan jau zina, kas tur, ja tur kāds kaimiņu puikas kaut kur netālu, kādā treptelpā tur dzīvo, un viņš tur no garažas atbrauc ar motoroleru, gan jau zina, kas tas ir. Jā. Un gan jau var veikt šīs pārunas. Vai jābūt, ka cilvēki arī savstarpēji runā, nezinu, tas jau tikai būtu labi. Bet to, ka mums var pateikt, jā, noteikti. Mēs brauksim un reaģēsim tikai. Un līdz ar to mēs to situāciju vēl labāk padarīsim. Tikai un vienīgi labāk, jā. Jā, teikšu paldies par sarunu. Paldies Jā, vienmēr laipni, paldies.